Šī video mēs apskatīsim week 6 problēmu set, problēmu cache. Tātad tā ir viena no sentimentālajām problēmām, kur mums ir pieejams mūsu rakstītais kodiņš C valodā, un mums ir jāizveido tā pati programma, ņemot vērā Python īpatnības. Līdz ar to mums import būs tikai CS50, un mums būs vairākas funkcijas. Mums būtu jāņem vērā, ka funkcijas visas ir jāuzraksta pirms viņas tiek izsauktas vai pieminētas. Mums nav iespēja deklarēt tikai funkcijas nosaukumu augšā un pēc tam pašu funkciju. Mums viss tas ir jādara augšā. Tad def calculate quarters, kuram mēs dodam centus. Redzam, ka arī šeit nav jānorāda, kāds ir datu tips. Varam ierakstīt PS, ja mēs vēlamies, lai izlaiž kādu mirkli. Dimes. Nikels. Papildus varam ievērot, ka centi mums nav spilgti. Viņi ir tādi nedaudz pelēcīgi. Tas ir tāpēc, ka mēs neesam vēl izmantojuši nekur to mainīgo, bet esam pieminējuši, ka viņš eksistēs. Penny. Un tehniski mums ir arī get cents, kur mēs varam paskatīties, vai mums tur kaut kas atsevišķi notiek. Faktiski vajadzētu būt, kad mēs tomēr tur veicam pārbaudu, līdz ar to tā arī būs atsevišķa funkcija. Tā kā tam mēs neko nenorādam, tad mēs liekam vienkārši iekavas. Tālāk parasti mums seko galvenā programmas daļa. Mēs to varam nodefinēt kā atsevišķu funkciju vai arī izpildīt pa taisno. Tātad funkcija vai uzreiz kodu vai vēl ir iespēja pārbaudīt, vai šī failā ir nospiesta run poga. Tad tā būtu pārbauda, kas būtu, ja ir vairāki faili sasaistīti viens ar otru, ka mēs varam ierakstīt pārbaudu, kas pārbauda, vai šī failā mēs nospiedām šo pogu, un ka tādā gadījumā tikai mēs parādām izvads. Ja nav nospiest pogu šī failā, bet citā, ka mēs tikai izmantojam funkciju nosaukums. Līdz ar to mums parādīsies arī def main, kuram mēs neko nenorādam, un pārbauda if divas apakšvītras. Name divas apakšvītras ir vienāds ar main, arī priekšā divas apakšvītras, beigās arī divas apakšvītras. Kad tādā gadījumā mēs izpildām main funkciju. Tad šī būtu pārbauda, vai vispār ir nospiesta run podziņa vai nav. Šī mirklī, ja mēs palaižam, mums nekas neizvadīsies, bet mēs varam palaist tīri, lai pārbaudītu, ka gramatikas kļūdas nav par spīti tam, ka parasti vajadzētu nostrādāt iekrāsojumam. Uzrakstīsim pirmo get cents, tātad mēs šī mirklī nodzēšam vārdiņu PS un sākam rakstīt. Tātad cents ir sākumā 0, un tātad to, ko mēs iepriekš pārbaudījām, do while, mēs rakstīsim pretējā secībā, tātad while cents mazāks par 1. Mēs sakam, ka centi ir CS50 get float change old. Kāpēc šeit pēkšņi parādās get float, nevis get int? Tas ir saistīts ar to, ka šeit ir norādīts, ka tiks ierakstīts 0,41, lai norādītu 41 centu. Tad nedaudz uzdevums ir pamainījies, jo iepriekšējā mums rakstīja veselus skaitļus. Līdz ar to mēs pēc tādas ievadas, getFloat mums jau pārbaudīs, vai tas ir vispār skaitlis. Mēs paņemam centus, pasakām, ka tagad tie būs integer ar int komandu un iekvās ierakstam centus. Tikai ņemam vērā, ka tā kā tur būtu piemēram 0,41, šis pārvērst par 0. Līdz ar to reiz 100. Tad no 0,41 mēs šeit pārvēršam par 41, un tad mēs pārvēršam par veselu skaitli. Attiecīgi pēc šī mums ir jāatgriež atpakaļ vērtība uz pašu funkciju main,
Līdz ar to te mēs rakstam return cents. Tālāk mums vajadzētu uzrakstīt pašu main funkciju, kura izmantos kalkulācijas, lai mums būtu jau gatavas izvads. Mēs varam skatīties uz jau gatavo mums kodu. Nodzēsīsim pēs. Tātad cents ir get cents. Tālāk mums ir jāaprēķina, cik ir quarters. Tad tās 25 centu monētas. Tam, ka mēs šobrīd izsauksim quarters, būs neliela problēma, ka mēs viņu gribam ierakstīt kā rezultātu. Bet tur šobrīd nav nekāda darbība, nav nekāda return. Ja tur būtu return kaut vai cents, tad šobrīd mums programma jau strādātu. Kaut gan nepareizi, bet strādātu. Tad mēs aprēķinām atlikušos centus, atņemot quarters reiz 25. Tehniski šeit mēs tātad atgriežam skaitu, bet ja mēs mācētu jau arī grūtākas formas, kā nodot informāciju, piemēram, ar masīviem, mēs varam arī nodot vairākas vērtības, bet tad ir jābūt uzmanīgiem, kā tas ierakstās tālāk, jo mēs tad varētu dabūt atlikumu un monētu skaitu vienlaikus. Tad dimes ir calculate. Dimes un cents. Un centus atkal pārrakstam, tikai šoreiz dimes, tātad reiz 10. Atkārtojam līdz ir izsauktas visas funkcijas. Un tā kā pēdējos sauc penī, tad arī to tā arī saucam, kaut gan tās ir 1 centa monētas. Tāpat mēs tam pielietojam darbību, ja nu gadījumā mums būtu kāda procesa, kas atdalītos no šīs te funkcijas. Vai ja mēs šo te pārrakstītu nedaudz īsākā variantā. Protams, mums beigās ir palikusi vairs tikai sasummēšana un izvadīšana, bet par izvadīšanu mums vajadzētu skatīties, lai sakrīt ar to, kas ir uzdevumā norādītais. Tad ne visi sentimentālie uzdevumi vienmēr ir identiski, bet pārsvarā viņi ir gana līdzīgi, lai mēs sekotu vecajam kodam un tikai pārrakstītu atbilstoši valodai. Šī gadījumā būs print iekavās F ar pēdiņām un konkrētais mainīgais. Tā kā šis te ir gara rakstīt, tehniski mainīgos, kuros ir tikai tā lieta, ko mēs vēlamies izvadīt, mēs varam rakstīt tikai mainīgā nosaukumu un neko apkārt nerakstīt. Šī mirklī mums pateiks, ka aprēķināt nav iespējams, bet pamēģināsim tāpat. Tad mēs redzam, ka mums problēma parādās tad, kad mēs mēģinām reizināt quarters, tas ir saistīts ar to, ka mums šeit nekā nav. Ja mēs te ierakstītu kaut vai return cents un copy paste visām pārējām funkcijām, par spīti tam, ka mums šobrīd vēl nebūs aprēķins, programmu būs iespējams palaist, tikai rezultāts būs ļoti dīvains. Tad tā kā mums trūk šīs funkcijas, tad tas ir nākamais, kas mums ir jāizdara. Turklāt šī gadījumā mums atšķirsies nedaudz tas, ko mēs te izdarām. Tad šī gadījumā mēs ņēmām dalīšanu un tad atmetām visu, kas bija aiz komata. Tehniski mēs varam nopaļot uz leju, bet mums ir faktiski divas speciālas funkcijas. Mums ir divas slīpsvītras, tikai veselais iznākums. Un mums ir procentzīme, kas ir tikai atlikums. Tad abas ir dalīšanas, tikai nedaudz savādāks. Līdz ar to mēs varam izveidot coins mainīgo, kurā mēs paņemam centus un dalam, lai iegūtu konkrēto monētu skaitu. Attiecīgi return tad mums būtu jāsamaina uz coins, tā kā mēs viņus visus tagad arī uzrakstīsim, tad to uzreiz var izdarīt. Tad coins ir cents dalīts ar 10. Coins ir cents dalīts ar 5. Un coins ir cents dalīts ar 1. Un palaidīsim atkal
programmu. Так, paskatīsimies, kur ir drukas kļūda, izlaista vienādības zīme. 0,41. Un iegūstam nepareizi rezultātu. Tad nepareizi rezultātu mēs šeit iegūstam, tāpēc, kad rēķinot esam nokļūdījušies un ir jāpārbauda visas darbības. Tātad centi ir centi mīnus quarters, centi mīnus dimes, centi mīnus penija, un centiem būtu jāpaliek 0. Tālāk quarters mēs paņemam visas darbības un saskaitam kopā. Ja uzmanīgi paskatīsimies, tad kļūdu ieraudzīsim šeit, ka ir 2 reizes reiz 10, te ir jābūt reiz 5. Tad ievadīsim atkal šo te piemēru un sanāk pareizi. Tātad esam uzmanīgi, lai neuzrakstītu vairākas reizes vienu to pašu skaitu. Tad, kad esam to paveikuši, varam izmantot check. Un redzēt, ka visi smaidiņi zaļi, tātad varam doties pie stila pārbaudas un iesniegt uzdevumu. Neaizmirstam iesniedzot ierakstīt yes.